Ja esat uzņēmuma īpašnieks, nākamajā sižetā varēsiet smelties idejas, kā optimizēt pārvaldības funkcijas savā datorsistēmā. SIA Navex Latvija – informāciju tehnoloģiju risinājumi biznesam. Eksports Azerbaidžāna, Krievija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Lietuva, Vācija un Austrija. Mūsdienās jau ir ierasts, ka daudzus ar finansējumu saistītus pakalpojumus cilvēks var atrisināt ar sava datora starpniecību. Dažādas sarežģītas programmas spēj atvieglot dzīvi ne tikai pakalpojumu ņēmējiem, bet arī sniedzējiem. Par to rūpējas firma Navex Latvija, kur jau 5 gadus ir bijis lielākais palīgs biznesa vadības un uzskaits automatizēšanā ne tikai valsts institūcijām, bet arī bankām un dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Mēs redzam, ka uzņēmuma apgrozījums jau, teiksim, tur ir miljonos vai 10 miljonu, kā tas pamatā ir mūsu klientiem. Tad jau var vispār sāk kaut ko skatīties, kaut kādu nopietnāku rīku izmantot. Un tad attiecīgi arī skatot visu ražošanas procesu, ko var vienkāršot, ko nevar vienkāršot, ko var automatizēt, ko var likt programmai darboties. Teiksim, arī to pašu maksājumu LV, ko mēs uztaisījām portālu, lai paši abonenti var ievadīt to skaitītāju rādījumus un attiecīgi aprēķinās, teiksim, mums priekš tās ūdens saimniecības, visi tie rēķini, ūdens rēķini konkrēti, kanalizācija vispārējais. Tāpat labi varbūt jebkas cits, arī televīzija vai kaut kāda, nezinu, telefona operatora, principā jebkās. Firmas programmētāji spēj tikt galā ar katru pat sarežģītāko uzdevumu. Tās nav parastas mājaslapas, bet gan atbalsts un palīdzība uzņēmējiem, kuri vēlas sakārtot, piemēram, finanšu vai grāmatvedības sistēmas, tās vienkāršojot un uzticot programmai, kas visu automātiski aprēķinās un ne tikai. Kamēr, teiksim, tas notiekās uzņēmumā vienā līmenī, tomēr tur Excels ļoti elegants rīks ir, jā, un tur visi problēmas tiek atrisinātas. Bet tā, kad tas viss notiekās jau vairākos līmeņos un, teiksim, jau vairākas reizes gadā, tad Excels pavisam vairs nestrādā, tāpēc, ka viņš kļūst tur vienkārši mazspējīgs, jo vienam ir viena versija, otram ir otra versija, versijas nevar salikt kopā, rodās galā kiša rozīnēm. Navexā neslēpj, ka galvenie klienti, kuri uzticīgi izmanto tieši šīs firmas pakalpojumus, ir lielie un vidējie uzņēmumi. Pašlaik mēs ļoti aktīvi strādājam taisnīt pie savu pakalpojumu un arī produktu eksporta. Klienti mums ir gan Azerbaidžānā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, protams, tāpatās Lietuvā, Igaunijā. Šobrīd firmas darbiniekiem esot ievērojama pasūtījumu gūzma līdz pat jāņiem, katra diena saplānota līdz pat minūtei. Tomēr jauniem klientiem laiks atradīsies, un ne jau katram šādas sarežģītas programmas ir nepieciešams. Nevienmēr ir vērts kaut ko papildus, varbūt viss darbojas jau labi tāpatās. Un lai to aprēķinātu, tomēr sākumā jātaisa kaut kāda analīze tam visam ir. Un tad var skatīties, vai jēga turpināt, vai varbūt vispār tam nemaz nav nepieciešamības tādas. Pirms uzsākt darbu, speciālisti ar klientu izrunājas un veic pat analīzi, vai tiešām datorprogramma būs tā, kas veicinās biznesa attīstību. Šī analīzes fāze klientiem ļoti nepatīk, tāpēc, ka pa viņu principā parasti arī jāmaksā tie tehniska uzdevuma rakstīšana, kur ir kā klients neredz to gala iegūmu, neredz produktu, kas jau strādā, un neredz, ka tas nest kaut kādu atdevi. Bet, ja nav šī tehniskā uzdevuma, tad mēs pilnībā tas tā kā iet pa meža reizsētām acīm, nezinām, kuram kokam mēs uzdursimies. Pēc veiktās analīzes uzņēmumā izstrādā tāmi. Ja programmas izmaksas klientam ir pakabatai, komanda, kurā parasti ir 2 vai 3 cilvēki, uzsāk darbu. Sākumā tā diagnozes fāze, pēc tam ir analīze, un tad jau, kad tiekam līdz dizainam, tad jau mēs konkrēti zīmējam, jau kā tas viss izskatīsies. Varam attiecīgi parādīt, kā izskatās šī zīmēšana, kad tiek zīmēts jau skices, tiek taisīts jau apraksts, kas šī programmā būs, kā tas viss darbosies. Tad programmētājs sēžās, to visu taisa, cītīgi pieslīpē, protams, tur daudz pa vidi testi un kļūdu labojumu, un tālāk jau notiekās jau instalācija pie klienta un palaišana jau darba vidē. Protams, tālāk seko servisa fāze, tāpēc, ka neviena programma nav bez kļūdām, un tur nākās mūžīgi viņas pielabot, likumdošanas izmaiņas īpaši jau Latvijā, kas ir nepārtraukti jāatjauninā. Tālāk, tas viss jau notiekās jau normāli, kā parasti. Firmas programmētāja darba stāsts esot 11 gadu, tāpēc katrs darbs, pat vissarežģītākajās kombinācijās, ir pa spēkam. Pie tam katrs klients var būt drošs, ka darbinieki ne tikai konsultēs, kā jaunās speciāli uzņēmumam izveidotās programmas liederīgāk izmantot, bet arī rūpēsies, lai tās vienmēr atbilstu jaunākajiem standartiem un tehnoloģijām. Ir tā dīvaini. Lai gūtu gandarījumu, principā redzēt kaut kādu feedbacku no klienta, bet reizēm ir jauki, ka klienti vispār nezvan, nozīmē, ka viņiem viss ir kārtībā. Nozīmē, ka servisa telefons ir kluss, un klientam viss strādā.